mēs atgriezāmies no Ventas pusdienas ekspedīcijas. Tur nebija pilnīgi nekā. Iebraucām tagad, mēģināsim citu Ventas posmu. Es varu pateikt tikai vienu. Ja būs klusais vakars, es dodos forelēs. Viss. Forelē sajūt šitā jāpacējās, jā? Tas ir svarīgi? Tāpēc, ka forela pats muka zivs ir. Ja tu nesmuks kaut kāds aizies, tā kā nošņurtas. Ok, tu jāpatās spogulī pirmo reizi nedēļas laikā. Aizapsties. Gribam aiziet upē, apskatīties foreli nofilmēt. Ak, šitā? Jā. Ļoti labi, nu tad veiks. Paldies. Un jūs esat vietējie saimnieki? Jā, mēs esam vietējie saimnieki, jā. Kā jums veicās? Forši. Un paldies, ka tu piestāji un paprasi, jo visādi sūdu mušas jau tev var braukāt apkārt. Jā. Tagad tu pieskat, tad viņi zina, kas skatās. Jā, mēs pieskatām, kas te braukā. Viss kārtībā. Paldies jums, jā. Čau, paldies. Nu, tev būs daudz ko stāstīt. Tu gribi tiešām pats noķert foreli? Jā, protams. Es tev parādīšu, kas man ir līdzi, tad tu novērtē ar savu čempionātu. Es esmu tikai čempionu tuveklis, es esmu čempionu. Problēma man ir tikai šitāds muts āķi izņēmējs. Tas ir smieklīgs. Vēl viena problēma, tev nav rūtaina krekla. Mājās skapī 2 ir. Mājās skapī foreles nedzīvo. Te jau īstenībā jau kaut kas varētu jau atkal piedzīvot mums, redzi? Mēs iesim no apakšu uz augšu. Var gadīties, ka tā zivs ir sīka, niecīga, bet var gadīties, ka ir izlīm tāds, ka tikai johaidi, ko tagad darīsim. Tur būs rīvēšanās, berzēšanās, aizķeršanās, izraustīšanas no zariem. Viņi ir traka. Viņi ir traki, tāpēc, ka vienīgā plēsīgā zivs, kas var izdzīvot šitādā te vidē, kas ir maz vietas, daudz traucēkļu, visādi, visi viņi grib apēst, bet viņi izdzīvo. Un tāpēc es faktiski Latvijā es neatceros, kad es foreles paņēmu apēšanai. Es domāju, ka diezgan daudz te staigājuši, lai tu zinātu, ka tu viņu var piešmaukt. Paņemsim uz to zāli. Tev ir jāvar bišķīta kastingu nodarboties. Un kastings nozīmē, ka tev jāvar trāpīt nevis tikai šitā te, bet jāvar ir iepludināt tur, kur citam nav piešāvusies roka. Tā, lai apstrīm metieni baigi forši ir, ka tu vari tālu iemest, jo viņi jau tevi tāpatās kaut kā manīs, bet viņi vienmēr stāv ar galvu pret straumu. Jā. Tas nozīmē, ka viņi uzmana ienākošo straumu. Tu no apakšas pieiet, viņai var diezgan... Tad viņš ņems un nepareizā vektorā otrādāk iemetot, vēl noķersies. Tā būs smieklīgi. Nu, tagad tavā vektorā pamēģini. Normāli iemetās. Nerausti, mēģini pēc iespējas vienmērīgāk. Bet viņš tev slikti diezgan rota, ne? Nu, ātrāk jāvalk vienkārši. Pamēģini tu. Jā, tā ir lociņš. Tu vari tu... kur ir? O, ir. No tā. Tieši, man aizgāja, tāpēc, ka man ir sportāķi. Nu, tu redzēji, ka bija pilkši. 1-0. Tā kā gladiatorā. Tagad tu esi nogājis līdz kaut kādam, teiksim, šitādam brīdim. Tas jau vēl nav pazaudēt, šitā strauma vēl baigi nav nobaidīt, jo tai zivī jau ikdienā tie visādi traucētāji var būt diezgan daudz, un tu vari novilkt pa priekšu. Citreiz gadās, kad izlien un jautrība ir liela. Šoreiz neizlīda. Tas, kas ir svarīgi, baigi, Gunār, dzirdi? Jā. Ka tu nedipinies pa tiem kokiem, kas ir ūdenī, jo viņi ūdenī ļoti labi novada to visu. Mēģini vispirms izceparot, kur ir tās slēptos, un tad pa viņām uzmest. Tas arī ir viss.
ka bieži vien, kāpēc, piemēram, es stāvu, nu, ja es te līdīšu klāt, es šitā līdīšu, tāpēc, ka tai forelē tas leņķis, kurā viņi skatās, varbūt ir ārpus tā leņķa zemāk. Un arī tad tu vari izvadīt, piemēram, šitā te, nu kā es no augšas iemetīšu, nevarēšu. Tagad skaties, es iemetīšu un es izlezu pa apakšu un es izvedu tur, kur citādi nemaz nevarētu izvest, redzi? Saldinieki šito sauc, ka šitā ir zosu dzīšana. Kad iet divatā pa upi, runājās un ķer. Nu, pēc pieredzes ļoti liela traucējuma tai zivi tas nesagādā, tāpēc, kad viņš tāpatās ir redzējis visus bebrus, briežus, aļņus, kas viņi tas staigā, tas nekāds baigais nav. Tagad tas tavs uzdevums uzkāpt uz tā tur un mēģināt iemest tur tie ienākošajā straumē. Un vēl lēnām uzmanīgi ar izjūtu. Bet man jau nevajag mazo. Opa, akal ir. Ļoti labi. Saslapinu, aizgāja. Un tagad man jādod tev šitā, te kā jūs tur pikbaitā dariet, ja? Wobbler priekšrocība ir tāda, ka tu vari izšiverēt to bedri pasīvāk. Teiksim, tam rotiņam, viņam ir ļoti, viņš ir smags, un ja tu viņu nevilks, tad viņš zaudē spēku. Šitai savukārt, ja viņš nevelk, viņš vēl vairāk skaistlien apakšā zem ādas, tur tai bedrē. Šitais, man liekas, viegli nolika. Jā, grimstošais. Viņš smuki imitē maili. Un tā maile arī ir tas, ko viņi, kas nāks augšā pa upi ātrāk vai vēlāk, viņi ēd, vienkārši drošāk ēd. Rotiņš ir tā kā tāds totālis kairinājums, kurš nav tik droši ēdams. Es paskatīšos un pakaifošu. Opa! Nesanāca. Nekas tu dabūs atpakaļ. Jā, to es zinu. Arī kur. Daudziem gan tu pārmet pāri. Ja es kaut ko esmu apguvis, tad tas ir kā dabūt rotiņus ārā no zariem. Vai ne? Neviens nav pazaudēts. Neviens. Jo, es nedrīkst teikties. Jā. Iemetīs, tur kaut kas izlien, tad būs jautrība. Un te viņš iepūš apakšā, un tur viņam ir jāpūš, bet viņi nav. Nu, ejam tālāk. Šitā drosteliņā vajadzētu ar slāpi roku pieskarties. Rīga arī. Bez cilvēka, kas viņai ir vēl ienaidnieki? Ūdens ūdele. Tie, kas viņus piemeklē un atvērtāka tipa upēs, ir arī zem vēl gauras, kas ir un vienkārši ēdāji. Hello? Nu, čau! Jūs mašīnā, nevis laivā? Mēs esam mašīnā. Uzlīk, ko mēs darām? Mainat ezeru. Jā, mēs atbraucām, pamētājām, nekur nekā nebija vienīgā. Mēs bija viena zivs pieķērās, tad maziņā pie tām klintīm. Nobraukājām līdz pat baznīcai, bijām aizspējuši arī, tur nomētājāmies, bet nekur nekā sapratām, kad brauksim, vienkārši mēģināsim, nekas neatsaucās. Jā. Kā jums iet? Nu, mēs 3-4 tādas maziņas esam noķēruši. Smuka maz upīte, vai kāda. Tā kā, bet ejam vēl, pie lielajām tikai ejam vēl. Un ot, mēs laižam uz to Vilgāli, iebrauksim Kuldīgā. Davai sazinamies, liela zīvis, čau. Jums arī čau. Nu ko, esam jaunā vietā, jauns ezers, laiva rudenī. Mēs ar Anģi esam gatavi, nu gan drīz gatavi. Te ir laiva, te ir ezers. Tur ir mūsu pārējās laivas, un kas tur ir? Tur ir busiņš. Dubļa vagā. Busiņš. Hello. Esam nedaudz iestiguši.
labi, ka ir draugi. Tev ir jāpaņem un jānostājas tā kā tur un jāmēģina trāpīt tajā tunelī pēc iespējas dziļāk tajā straumē. Jo šitien ir ēna, šitien ir ļoti labs dziļums, tur var būt arī kaut kas lielāks. Tu jau man uzticies šitādā mērā? Jā, es šito nočakarēju, nevis nočakarēju, bet noskatījos, ka nekā nav atkal. Tagad tev ir jādarbojās. Tālāk, vai ne? Ir maziņi. Redz, rokā ir. Ātri gan. Kur tu viņi bija? Tur pētās? Nē, šitiem te no šitiem tuvajiem krūmiem izlec. Vienmēr lielākām ir sargi, kas ir mazāki, kas dzīvo pa maliņām. O, ir labā. Nu, es tev teicu, ka būs. Tikai man ir zars. Cel augšā viņi gar malu ved. Jā, gar malu ved. Ļoti labi. Tāda, kā es gribēju, lai ir. Kur tu man nenorauj kājas. Viņi ir. Daudz viņa klāt zālītē, paskatīsim. Kāds ir Latvijā uz forelēm mērs tagad 29 vai kā? Es pat nezinu. Baigs man kā bet tie. Arī viņi arī aizgāja. Nu, vai nebija smoki? Teici, ka būs un bija. Bija. Šitā jau izskatās, tā jau saucās forelīti, ne foreļu mazums. Šī jau bija zivs. Jā, šī jau bija zivs. Un forši paņēma uzreiz. Vienmet vēlreiz, moš, ka tur divas ir. 28, 31 kaut kur tā uz acu. Forši, kā ir piemērot vietu, tā uzreiz bija zivs ārā. Tā ir laba ziņa. Tā ir ļoti laba ziņa. Gribētu ēst. Viņš ir forši. Rozā maila, kur tādu vēl var redzēt, tikai upē. O! Kas ir? Aizgāja? Nebija aiztaisījis ciet. Kur viņš ielika? Pašā dziļākajā vietā. Gunārs Klēģers makšķerē forels. Domā, ko grib. Vai tā būs ar? Būs. O, re, kur ir. Jau ir, man liekas, viņš. Re, kur ir. Tiding! Paskaties, kā ieaķējis. Skaties. Tieši. Mazās parasti sēž kā sargi. Skaties, tagad, piemēram, ir, redz, es te pa to apakšu velku. Un bieži vien ir tā, kad man gadījies ejot uz lielo, vispirms izdomāt novilkt sargu nost. Jo ko sargs izdara? Tas mazais, kas stāv bišķi neērtākā vietā, tātad vieglāk piečakarējumā vietā, viņš uztaisa to jandāliņu, kas liek tai lielai būt uzmanīgai, un tas ņēmiens vairs nav drošs. Tāpēc ir jāmēģina dabūt tā, ka tas metiens ir uzreiz tur, kur tā lielā, lai tā mazā nespēja nošancēt. Bieži vien džeki, kas iet uz trofeju zivīm, lieto, teiksim, kaut kādu 7-gramīgu šūpiņu. Kurš blūm, tu viņš uzreiz lejā. Tur neviens nevar vairāk, cits tikai lielā var paņemt. No šejienes bija smuka, ne? Redzi, viņa tā, kad viņa ir tajā straumē, viņa nevar neko daudz spārdīties, viņai jābūt ar slalomu. Tā, var iet tālāk. Ho! Gunāra onkuli, tagad atkal tas tiņš jātaisa. Tā. Aizgāja, palaidi. Piu, šitā. Šitā bija zem 30, tāpēc šitā. Un virs 30 dabūs šitā. Sarunāts. Un tad virs 40 dabūs šitā. Jā. Forši. Ejam? Ļoti skaisti. Kas vēl šitādā upē dzīvo bez forelēm? Kādas zivis? Ja sanāk nārstot Baltijas sapali vai sapali, citreiz gadās, ka ir kaut kāds bebru aizsprosts, un tajā bebru aizsprostā, nu tad tu var redzēt visu. Raudas, asari no bebru uzpludinājumiem parasti nāk ārā līdacēni kaut kādi. Man vienreiz bija tā, ka es Aronā skatos tā no paceļas lien ārā, un es biju sagatavojies, ka būs liela zivs. Un es skatos, tad lien priekš foreles šādi. Es redzu tikai rumpi. Beigās, kā atvēra balto žaunu skaidrs. 2,5 līdekļi, vienkārši mirsti mokās.
Nē. Jā, ļoti labi papaklājas, kas mums No! Šitā ir lielāka. Vai viņa vēl nav gatava? Ļauj, lai danco. Vajag nomērīt, ja nevajag nomērīt? Nē. Smuki, melni punkts, pasties tik dā. Ļoti smukas jūs. Ņem šito. Ir ārā. Ir. Skaista kurzemniece. Vai ne? Viņas tādas treknas, viņas stresnas. Pasties kādas tie pumpi. Šis ir leopards. Ilīgi daudz. Nu, paldies tev, Ziltiņa. Skaistā džunglī. Ņau. Aizgāja pie zobārsta. Tas ir pareizi. Tas nozīmē, ka šodienas tā recepte ir tā, ka, ja tev ir kaut kāds tāds salūžņājums, mazā šķirbā var izlikt nevēlas zivs. Bet ko darīt, ja viņi būtu divreiz lielāki? To es tev novēlu. Nu, es tev arī. Zaros. Tā foreļošana faktiski tā pati līdekļa spinīgošana vien ir. Tikai atšķirība ir tāda, ka laivā jāieliek tāds kārtīgs kārklis un jāmēģina mētāt. Parādi. Jā, nāc iekšā. O tā. Paldies. Lūdzu. Iesim tālāk. Tu ej pa vienu pusi, es pa otru, būs interesantāk. Es neloloju naivas cerības, ka šis krietnais vīrs pārtaps par foreļu azartisku ķērēju. Cik tu man esi garam? 36, 37. Nu, kas jūs? Šādās reizēs svarīgākais ir kas? Ka spinīgs ir palicis vesels. Nav. Kā nav? Skaista bija, cik laba bija, laba. Johaidī. Ir.
Skaista forela. Stipra. Skaisti iznāca no tiem čakārņiem apakšā ārā. Vienā aķītī turās. Postes, cik skaista. Skaista forela. Uzzemnieks. Nu, tu palaid garām, tad stabili piecīti. Tad dod vēl vienu. Jo es atdabūju. Un tu trešo pa virsu. Man bija tāds 3,6, 3,7. Nu, man līdzīgi. Nu, kā skaista vieta, tā uzreiz ir iekšā. Jā. Ejam meklēt skaistās vietas. Paskaties, kas te darbojies? Kamēr es forelēs, tikmēr es dabūnu ragus. Nu, pēc ģenētikas izskatās smuks, pasties, kāds kronīgs zolā veidoja. Tā, es esmu kļuvis par Agnesi. Apsveiciet mani. Nu, jau vairs nekāda makšķerēšana. Gunār, paskaties! Sieva mājās? Jāzvana fiksi. Ko tu, mīļā, dari? Pleca soma. Ragnis dodās mājās. Sešinieks. Bija. Bet nebija liela. Māns puika. Paldies, Māri, par manu gidēšanu šodien. Tu beigās nebija jāgadē. Mēs aizgājām katrs uz savu stūri, noķērām katrs savu 30 plus forelu. Tas bija interesanti, jā, ka lielākās iznāca vienlaicīgi un vienīgo gan izreizi, kad mēs Pašķirāmies. Jā, pašķirāmies. Tas nozīmē, ka foreļupis laikam mīl vientulību, ne? Es nezinu, man liekas, foreļupis mīl. Kurzem vispār ir dīvaina vieta. Tāpēc, ka šeit ļoti bieži ir tā, ka vasaras otra pusi un rudens sākums šausmīgi iekalst. Un, ja mēs domājam par tām forelēm, tad zinu, ka limitējušais faktors ir nevis mēs, bet tas, cik daudz ūdeņš tajās upēs. Nu, šī konkrētajā man patīk, tas ūdens te var redzēt skaists, dzidrs, paskaties kādas lapu, audzes, kvalitatīvu vidi. Tikai limitējušais faktors ir tā, ka viņai īsti nav kaut paslēptu. Nav tādu bedu vēl lielu akmeni iekšā. Ir jāmeklē pa saknēm, tā kā mēs būtu meža cūkas vai apši. Bija ritīgi vērtīgi pamācīties no tevis, kā lasīt upi, kur meklēt kādās vietās foreli un kā to vietu izstrādāt. Kur straumīti piespiežās, kur apakšā jāpalaiž. Nevajag baidīties. Man jāatvainojās uz to savu kastingu. Nu, daži metieni iznāca, bet es zinu, kad es vēl formā būšu. Tad, kad es būšu nomauts 2 nedēļas no galas Latvijas čempionātu, tad es būšu formā. Es domāju, ka uz manu fonu tu galīgi neizskatījies, ka tu esi formā. Bet tie, kas pirms dīvānā, vienmēr redzēs labāk visu. Tieši tā. Kādas tev pašam liekas tās sajūtas par to forelu? Es jau nedabūšu tev no līdekām nozdrošināšanas forelēm. Nē, nostu noteikti man nedabūsi, bet man patīk par retam atslēgt galvu no līdekām, ja tur ir no laivām, viņa ezeri mainās, upes mainās, bet viņi arī salīdzināt tā kā vienveidīgi. Līdz ar to atslēgt galvu ar kaut ko šādu, ar tādām mežonīgām upītēm, miniatūrām ir pilnīgi kaut kas cita domāšana un īstenībā arī no tām taktikām, kā pieiet forelei, var arī paņemt dažas vietas un idejas, kā pieiet līdekai. Pēdējais jautājums, kur lielāks foreles? Vidzemē vai kurzemē? Vidzemē, piedod. Virbēšanās.